viens ir dzirdējis par Yellowstonas supervulkānu, bet vai esat dzirdējuši par supervulkānu Eiropā? Eiropas vidienē, Itālijā, ir ne tikai aktīvs supervulkāns, kas nesnauž, bet tieši tā krāterī atrodas gleznainā Pozzuoli pilsētiņa ar 80 000 iedzīvotāju. Šajā pilsētiņā mēs tagad atrodamies. Interesanti, vai tās iedzīvotāji zina, ka vārda tiešā nozīmē dzīvo vulkāna krāterī? Sveiki, dārgie TV skatītāji! Mēs atrodamies Pozzuoli Campi Flegrei teritorijā. Vai zināt, ka Campi Flegrei ir supervulkāns? Jā, protams. Jā, es esmu labi informēta, zinu, ka esam uz magmas burbuļa. Jā, otrā kaldera pasaulē pēc Yellowstonas. Protams, mēs zinām. Pietiek, ka tu lido uz Neapoli. Lidmašīnā tu saproti. Visas šīs vulkāniskās atveres, ko es redzu, ir... tas ir redzams. Jā. Tomēr apzināmies, ka esam iemācījušies ar to sadzīvot, kad notiek zemestrīce, kad ir bradiseismas. Mēs jau esam ļoti pieraduši, bet mēs jūtam drēbēšanu, un mēs jau esam ļoti pieraduši tam, bet... Nu jā, es par to visu laiku domāju, jo pēdējā laikā mums bija ļoti spēcīgi grūdieni. Campi Flegrei kopā ar apkārtējām salām veido milzīgu vulkānisku kompleksu. Šeit nav parasto vulkānisko konusu, bet ir milzīga kaldera, kurā ir 24 krāteru tīkls. Daudzi no tiem pašlaik ir nogrimuši Tirēnu jūrā. Kalderas platība pēc dažādām aplēsēm ir no 100 līdz 200 kvadrātkilometriem. Tā ir lielāka nekā Neapole. Tāpēc Campi Flegrei sauc par supervulkānu. 80 000 gadu laikā, kopš pastāv šis supervulkāns, ir bijuši tikai 2 superizvirdumi, apmēram pirms 36 000 un apmēram pirms 12 000 gadu. Katru reizi tie izraisīja katastrofu Eiropā. Un izskatās, ka šobrīd arī supervulkāns ir gatavs uzsprāgt. Kāpēc tas var notikt un ar ko var beigties mūsu civilizācijas vēsture? Pastāstīsim šajā filmā. Pēdējā pusgadsimta laikā zinātnieki ir reģistrējuši daudzus vertikālas augsnes kustības un zemestrīču gadījumus vulkāna zonā. 2012. gadā Itālijas valdība mainīja vulkāna bīstamības līmeni no zaļas uz dzeltenu. Protams, ja katru dienu ej pa vulkāna krāteri, veidojas pieredums pie iespējamām briesmām. Taču pēdējo gadu notikumi radījuši pieaugušu satraukumu un baiļu sajūtu pat tajos iedzīvotājos, kuri jau sen pie tā pieraduši. Bradiseisms mums ir asinīs, saka itāļi. Bradiseisms ir zemes pacelšanās, ko izraisa vulkāna pamošanās. Pēc tā vietēji iedzīvotāji pamana redzamo vulkāna darbību. Vislielākā grunts pacelšanās ir vērojama Pozzuoli ostas rajonā. Vietējie iedzīvotāji labi atceras bradiseismu 80. gados. No 1982. gada augusta līdz 1984. gada decembrim pilsēta piedzīvoja simtiem trīču un bradiseisma aktivitāšu. 8000 ēku pilsētas centrā tika bojātas un 36 000 cilvēku tika evakuēti un tie neatgriezās savās mājās. Bradiseismiskā aktivitāte pacēla jūras gultni gandrīz par 2 metriem un padarīja Pozzuoli līci pārāk sēklu lieliem kuģiem. Pozzuoli tajā vakarā pacēlās vismaz par 1 metru. Patiesībā viss mols, visas laivas uz mola esmu makšķernieks. Tāpēc es zināju, ka tās visas bija uz sauszemes, ūdens vairs nebija. Mols pacēlās un tad uzreiz nolaidās. Laivas Pozzuoli līcī arī tagad praktiski stāv uz smiltīm, jo bradiseisms atsākās 2004. gadā. Zeme jau sen ir pacēlusies līdz 1984. gada līmenim un turpina celties. 2023. gada februārī vien zeme pacēlās gandrīz par 10 centimetriem. Pacelšanos pavadīja 1000 mazu zemestrīču. Kopš 2000. gada vulkāns sāka aktivizēties, un no šī brīža sāka izpausties dažādi faktori. 2000. gads. Sākās aktīva gāzu un galvenokārt CO2 izdalīšanās. Šī zīme norāda uz jaunas magmas ieplūšanu no mantijas,
kas silda vulkānisko kameru. 2004. gads. Gāzu spiediens sāka pacelt zemi. 2005. gads. Karstā magma uzsildīja visu līdz augsnes virsmai un lika uzvārīties hidrotermālajiem ūdeņiem. 2006. gads. Zemestrīces kļuva pamanāmas uz zemes virsmas. 2016. gads. Sākās eksponenciāls zemestrīču skaita pieaugums un visu procesu sinhronizācija. Agrāk nekas tāds nav noticis. Iepriekšējie bradiseismi ilga tikai 2–3 gadus, bet tagadējais ilgst jau 19 gadus, kas ir īpaši satraucoši. Atvainojiet, atšķirībā no 80. gada, kad bija zemestrīces, īstas zemestrīces. Tagad ir tikai drebešana, kas saistīta ar tvaiku, kas atrodas apakšā. No bradiseisma. Savukārt 70., 80., 83. gadā bija trīces vairāk nekā 6,6 balles pēc Richtera skalas. 6 balles tas nav maz. Viena bija 4. oktobrī, otra 4. septembrī. Taču tie bija īsti zemestrīces grūdieni. Tāpēc viņi paredzēja vulkānu. Viņi paredzēja visbriesmīgākās lietas. Paldies Dievam, kopš tā laika tur nekas nav noticis. Nu ceru, ka tagad būs tāpat. Vietējie iedzīvotāji un zinātnieki pašreizējo situāciju salīdzina ar 80. gadu bradiseismu, kad izvirdums nenotika. Viņi uzskata, ka pirms gaidāmā vulkāna izvirduma būs spēcīgākas zemestrīces un zemes pacelšanās nekā pagājušajā reizē. Tomēr ir pārliecinoši pierādījumi, ka apstākļi ir mainījušies, un mēs vairs nevaram paļauties uz iepriekšējo pieredzi. Kas šodien notiek ar vulkānu? Kāpēc mūsdienu bradiseisms ir bīstamāks nekā 80. gados? Zinātnieki Kristofera Kilburna vadībā atklāja, ka Campi-Flegrei reģionā ir mainījušās zemes garozas īpašības, un tā ir zaudējusi izturību un elastību, kas tai bija agrāk. Tas nozīmē, ka izvirduma sākuma pazīmes, kuras visi gaida, var nebūt, un vulkāns var eksplodēt jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Kādas izmaiņas ir notikušas pēdējo 40 gadu laikā Campi-Flegrei garozā? Vismaz jau kopš 50. gadiem dziļā magma kā buldozers vienmērīgi un bez apstājas paceļas augšup, nojaucot visu savā ceļā. Dažreiz tā atrod klintīs novājinātas zonas un spiežas pa šaurām ejām. 50. un 80. gados tā iespiedās, pacēla zemi un palika noteiktā līmenī. Paskatieties uz grafiku. To var redzēt pēc straujas zemes pacelšanās un noteikta grunts līmeņa saglabāšanās. Garoza bija pietiekami izturīga, lai apturētu šo magmas iespiešanos. 80. gadu bradiseisma laikā magmas spiediens bija ļoti stiprs, kas izraisīja spēcīgu magmas iespiešanos no 7 līdz 2,5 km dziļumā. Tas bija briesmīgi. Pozzoli pilsētu satricināja tūkstošiem zemestrīču. Sākās evakuācija. Pilsētas ielas bija pilnas ar policistiem, militāru personām un raudošiem iedzīvotājiem, kuriem valdība ar varu lika pamest mājas. Neviens nesaprata, kas notiks nākamajā minūtē. Daudzas mājas sāka plaisāt iedzīvotāju acu priekšā, kuri nepaspēja izskriet uz ielas. Kādā brīdī 80. gadu bradiseisma laikā magmas un gāzu spiediens bija tik spēcīgs, ka tika pārsniegta garozas izturība un notika katastrofāls plīsums. Pa plīsumu izlauzās uzkrājušās gāzes, kas savukārt apturēja augsnes celšanos un pat izraisīja nelielu iegrimšanu. Tā bija dabiska vulkāna degazācija, kas uz laiku aizkavēja mega izvirdumu no vienas puses, bet no otras puses tas bija tikai īslaicīgs klusums.
Gadu desmitiem vulkāna teritorijā praktiski nav novērotas zemestrīces. Tas nomierināja cilvēkus. Viņi atgriezās normālā dzīvē un pamazām aizmirsa par šausmām, ko piedzīvoja 80. gados. Bet šis īslaicīgais miers maldināja cilvēkus, un, diemžēl, šajā laikā dziļumos norisinājās neredzami katastrofālu pārmaiņu procesi. Gāzēm, kas izraujas no dziļuma, ir ļoti augsta ķīmiskā un fiziskā aktivitāte. Tās atslābina iežus, kuros iekļūst, un padara tos trauslākus. Gāzes, vājinot garozu, būtībā veido ceļu magmai, gluži kā ledlauzis, kas attīra ceļu caur ledu citiem kuģiem. Kamēr rāmi ritēja dzīve uz zemes virsmas, garoza virs magmas kameras praktiski zaudēja spēju pretoties magmas spiedienam. Respektīvi, kopš 1984. gada Campi-Flegrei reģionā garozas iznīcināšanas process ne tikai nav apstājies, bet pamazām pastiprinās. Un tagad vulkāna darbība pāriet jaunā posmā, jo magma iespiežas arvien tuvāk kalderas virsmai. Par to liecina fakts, ka lielākā zemestrīču spietu daļa tuvojas dziļumam no 1,5 līdz 1 kilometram. Šī gada augustā no 4 km līdz 200 metru dziļumā notika spēcīgs zemestrīču spieds. Tas norāda, ka magma jau ir pietiekami tuvu virsai, lai izraisītu vulkāna izvirdumu. Tagad garozu šajā zonā var salīdzināt ar stiklu, kuru klāj sīku plaisu tīkls. Cik ilgi šāda garoza spēj noturēt iesprostoto magmatisko milzi, kas laužas virspusē? Apkoposim visu informāciju, ko esam savākuši par Campi-Flegrei aktuālajiem notikumiem. Magma no dziļuma pakāpeniski tuvojas vulkāna virsai, izraisot nepārtrauktu augsnes pacelšanos un zemestrīces. Garoza ir novājināta un nevar pretoties magmas iekļūšanai. Ja netiks veikti nekādi pasākumi, lai novērstu katastrofu, tuvāko gadu laikā notiks izvirdums. Tiek uzskatīts, ka gaidāmais Campi-Flegrei izvirdums būs neliela lavas plūsma, tāpat kā iepriekšējais Monte Nuovo izvirdums 1538. gadā. Daži cilvēki domā, ka tā būs tikai tvaika izvadīšana, taču fakti norāda uz ko citu. Savas 80,000 gadu ilgās eksistences laikā Campi-Flegrei vulkāns jau ir katastrofāli izvirdis 2 reizes. Tas vienmēr brīdina par šādiem sprādzieniem. Pētot iepriekšējo izvirdumu lavas ķīmisko sastāvu, zinātnieki pamanīja, ka katru reizi pirms mega izvirduma magmā parādās noteiktas izmaiņas. Notiek neliels izvirdums ar noteiktu lavas ķīmisko sastāvu. Tas vienmēr notiek vairākus 100 gadu pirms katastrofālā mega izvirduma. Tieši tāds lavas sastāvs tika atklāts Monte Nuovo izvirdumā 1538. gadā. Šādi brīdinājumi ir bijuši 2 reizes kalderas izvirdumu vēsturē. Diagramā tie ir numurēti ar 12 un 53. Lūdzu ņemiet vērā, ka pēc tiem vairākus 100 gadu vēlāk notika katastrofāli Campi-Flegrei kalderas sprādzieni ar numuriem 54 un 84. Tagad skatieties uz izvirduma numuru 5, mirgo sarkanā krāsā. Šis ir Monte Nuovo izvirdums 1538. gadā. Monte Nuovo arī bija signāls, brīdinājuma šāviens pirms Campi-Flegrei eksplodēs, iznīcinot visu dzīvību Eiropā. Un tas var notikt jebkurā dienā. Kas notiks izvirduma laikā?
Iepriekšējie kalderu sprādzieni bija postošākie izvirdumi Eiropas vēsturē pēdējo 200 000 gadu laikā. Saskaņā ar vulkanologu rekonstrukcijām šo izvirdumu laikā pelnu un lavas stabi sasniedza 44 km augstumu. Karstie mākoņi acu mirklī izplatījās 60 km attālumā. Viss dzīvais šajā apgabalā tika iznīcināts dažu sekundžu laikā. Vējš nesa pelnus 1000 kilometrus un pārklāja visu Eiropu līdz pat Urālu kalniem. Rumānijas teritorijā 1000 km attālumā no vulkāna pelnu slānis sasniedza 1 metru, kas tika noteikts pēc pelnu atradņu pētījumiem. Šo izvirdumu rezultātā temperatūra Eiropā pazeminājās par 6–9 grādiem pēc Celsija. Sekojošā vulkāniskā ziema pēc izvirduma pirms aptuveni 36 000 gadu izraisīja neandertāliešu nāvi. Tie, kas izdzīvoja, bija spiesti bēgt no Eiropas. Kāpēc Campiflegrei ir sācis aktivizēties tagad? Eksistē kataklizmu cikls, ko mūsu planēta piedzīvoja ik pēc 12 000 gadu. Cikla laikā palielinās tādas katastrofālas dabas parādības kā viesuļvētras, virpuļviesuļi, mežu ugunsgrēki un plūdi. Bet sliktākais ir tas, ka palielinās seismiskā un vulkāniskā aktivitāte. Un supervulkāni kļūst aktīvāki. Campiflegrei superizvirdums ar numuru 54 notika apmēram pirms 36 000 gadu, bet numurs 84 notika apmēram pirms 12 000 gadu. Superizvirdumu laiks apstiprina 12 000 gadu kataklizmu ciklu. Kāds mehānisms izraisa cikliskus supervulkāna izvirdumus ik pēc 12 000 gadu? Cikla laikā ārējās kosmiskās iedarbības ietekmē tiek aktivizēts Zemes kodols. Palielinās iekšējā enerģija, kas izraisa vispārēju dziļās magmas pacelšanos. Dziļā magma ir karstāka, šķidrāka un plūstošāka, un tā arī izraisīja megaizvirdumus. Megaizvirdumu analīze pirms aptuveni 12 un 36 000 gadu parādīja dziļās magmas pēdu klātbūtni. Tāpat kā toreiz, arī tagad magma paceļas no dzīlēm. Ir kritisks jautājums, par kuru neviens nerunā. Dziļfokusa zemestrīces, kas notiek dažādās pasaules daļās, ietekmē Campiflegrei seismiskumu un tādējādi izraisa magmas pacelšanos. Tik dziļu zemestrīču cēlonis ir spēcīgi sprādzieni, kas notiek dziļi zemes mantijā. Šādus sprādzienus mēs reģistrējam kā dziļfokusa zemestrīces, un uz supervulkāna tās atspoguļojas kā zemestrīču spiedz. Katastrofāls zemestrīču skaita, dziļuma un stipruma pieaugums liecina par Zemes iekšējās enerģijas pieaugumu. Šādi sprādzieni var izraisīt spontānu Campiflegrei un jebkura cita supervulkāna izvirdumu. Mēs to jau redzam ar Yellowstonas, Aira un Campiflegrei supervulkānu piemēriem. Notiek sinhrona to pamošanās. Turklāt palielinās Taupo, Laa, Tobas aktivitāte. Tieši to supervulkānu, kas arī eksplodēja iepriekšējos 12 000 gadu kataklizmu ciklos. Planēta jau ir iegājusi kataklizmu ciklā. Kā to var redzēt pēc visiem klimatiskajiem un ģeodinamiskajiem procesiem. Campiflegrei ir cikla vulkāns. Viena supervulkāna sprādziens kā detonators izraisīs visu pārējo vulkānu sprādzienu ķēdi. Ja Campiflegrei viens pats spēja ar pelniem pārklāt visu Eiropu, tad kas notiks, ja sāks eksplodēt citi supervulkāni? Kas notiks ar mūsu planētu? Tā būs katastrofa ne tikai Itālijai, bet visai cilvēcei.